Vispirms gribu izteikt savu prieku un pateicību visiem šīs konferences organizatoriem. Tiešām liels gods ir būt šeit Jelgavā, esmu atbraucis no Daugavpils, un pirmo reizi esmu šajās telpās, un tiešām ir liels gods būt šeit arī jūsu vidū. Un arī šodien tika uzticēta tā tēma ģimenes identitāte Jāņa Pāvila II mācībā. Es pats studēju Ljubljanas Katoļu universitātē, kuras vārds ir tieši veltīts Jāņam Pāvilam II, jo viņš pats bija tur pasniedzējs, ētikas pasniedzējs šajā universitātē, un arī pazinu daudzus profesorus, kuri bija Jāņa Pāvila II studenti. Un tāpēc arī liels gods, kad varu arī dalīties šajās pārdomās arī ar jums par ģimeni, par ģimenes identitāti, bet arī par ģimenes uzdevumiem, kā par to runāja tieši Jānis Pāvils II. 2014. gadā, 27. aprīlī Vatikānā Svētā Pētera laukumā notika Jāņa Pāvila II kanonizācija. Savā uzrunā pāvests Francisks nosauca Jāņa Pāvila II par ģimenes pāvestu. Un arī citēja šos vārdus. Kādreiz viņš pats tā teica, ka gribētu palikt cilvēku atmiņā kā ģimenes pāvests. Un arī savā grāmatā Pārkāpjot cerības slieksnim, viņš arī atceroties savu jaunību, saka, ka būdams jauns priesteris, es iemācījos novērtēt cilvēcisku mīlestību. Tā ir viena no tām pamatvērtībām, kurai es ziedoju savu priesterību, savu kalpošanu kancelē, biktskrēslā, kā arī paustams savas domas rakstveidā, arī ļoti daudz rakstīja viņš par šo tēmu, par mīlestību, par ģimeni. Un saka, ja iemīli cilvēku mīlestību, tad rodas dzīva nepieciešamība veltīt visus spēkus skaistās mīlestības labā, jo mīlestība ir skaista. Un arī Jānis Pāvils II mācīja, ka ģimene saskaņā ar Dieva nodomu tā ir svētnīca, tā ir vieta, kurā cilvēks tiek svētdarīts, kurā cilvēks attīstās. Tieši ģimenē cilvēks īsteno savu aicinājumu uz mīlestību un kalpošanu. Dzīvojot mīlestībā, ģimene sniedz kristīgās dzīves piemēru un īsteno arī garīgās vērtības savā ikdienā. Mūsdienās ģimene atrodas strauju un nopietnu sabiedrisko un kulturālo pārmaiņu ietekmē. Apzinoties to, ka laulība un ģimene ir viens no visvērtīgākajiem cilvēces labumiem, baznīca vēlas sniegt savu mācību un palīdzēt tiem, kuri, izprotot laulības un ģimenes vērtību, cenšas palikt tai uzticīgi. Un Jānis Pāvils II runā par ģimenes identitāti, bet runā par ģimenes identitāti kā uzdevumiem. Viņš uzdod tādu jautājumu, ģimene, kas tu esi? Lai arī uzdodot šo jautājumu padomāt, kas īsti ir ģimene. Bet zinām, ka cilvēku mēs varam pazīt pēc viņa rīcības. Jo cilvēks var būt simpātisks, ļoti labi ģērbies un radīt ļoti patīkamu priekšstatu, bet pēc tam vēlāk iepazīstot tuvāk, redzot cilvēka rīcību, mēs varam viņu labāk pazīt. Un ja cilvēku mēs iepazīstam pēc rīcības, tad arī ģimeni mēs varam pazīt pēc viņas darbības. Kā darbojas ģimene, tad arī varam saprast viņas arī labāk identitāti. Un tagad runāju, balstoties uz Jāņa Pāvila II mācības, uz viņa izdotajiem dokumentiem, tad viņa galvenais šis arī pamats, uz kā viņš balstās, tā ir dievišķa atklāsme, tā ir Bībele, svētie raksti. Un tieši dievišķās atklāsmes gaismā ģimene atklāja ne tikai savu identitāti, to, kas viņa ir, bet arī savu sūtību, to, kas viņai jādara. Vienīgi mīlestībā ģimene rod savu būtību un arī uzdevumu. Tāpēc ģimene ir saņēmusi īpašu misiju sargāt, atklāt un nodot tālāk mīlestību. Baznīca grib palīdzēt ģimenēm, lai tā no jauna kļūtu par to, kas viņa pēc savas būtības ir. Un Jānis Pāvils II apostuliskajā pamudinājumā Familiaris Consortio. Šis pamudinājums tika izdots pēc bīskapu sinodes, kura ilgu laiku Romā tieši sprieda šo jautājumu par ģimenēm. Un pēc šīs sinodes tad tika izdots arī kopīgs dokuments, šis dokuments saucās Familiaris Consortio,
Un pāvests runā par 4 kristīgās ģimenes uzdevumiem mūsdienu pasaulē. Ka pirmais, ka ģimene veido personu kopību, un šeit arī pāvests ļoti dziļi izprot šo personu kopību. Pēc tam, ka ģimene kalpo dzīvībai, piedalās sabiedrības attīstībā un arī piedalās baznīcas dzīvē un misijā. Pirmais, ka ģimene veido personu kopību. Kādreiz tādam slavenam katoļu baznīcas profesoram Hansam Ursam von Baltasaram. Viņš bija Šveices profesors, teologs, kurš piedalījās 2. Vatikāna koncilā, kuram kā priesterim Jānis Pavls II piešķīra kardinālu titulu. Un viņam kādreiz studenti tādā uzstāšanās reizē pajautāja, uzdeva tādu jautājumu. Jūs esat ļoti daudz lasījis, bet sakiet, kuri no vārdiem, kurus jūs esat lasījuši, ir jums vissvarīgākie? Kuri jums ir devuši tādu pavērsienu jūsu dzīvē? Un viņš teica, ka viņu ļoti uzrunājuši tādi vārdi. Lai kļūtu par personu, man ir nepieciešams tu, jo bez attiecībām ar tu nevar runāt par es personu. Tātad persona attīstās un veidojās vienīgi dialoga attiecībās. Un ģimene viņa ir dibināta uz mīlestības pamata, un arī mīlestība ir tā, kura uztur ģimeni. Un ģimene ir arī personu, tātad vīrieša un sievietes, kā laulāto un arī vecāku, bērnu un radinieku kopība. Galvenais tās uzdevums ir uzticīgi izdzīvot kopības realitāti, pastāvīgi darbojoties un attīstot savstarpējo mīlestības saiti. Un arī Jānis Pavls II šajā dokumentā izsaka šo ļoti svarīgo patiesību, ka ģimene kā personu kopības pamatlikums, spēka avots un galējais mērķis ir mīlestība. Tā kā bez mīlestības ģimene nav personu kopība, tad arī bez mīlestības ģimene nevar pastāvēt, nevar attīstīties un nevar arī pilnveidoties. Neviens cilvēks nevar dzīvot bez mīlestības, to mēs arī no ikdienas dzīves redzam gan savā dzīvē, gan arī mūsu tuvāko dzīvē. Un arī citējot dokumentus Jāņa Pāvila II, ir ļoti svarīgi vārdi, ka cilvēks nav spējīgs saprast pats sevi, viņa dzīvē trūkst jēgas, ja pie viņa neatnāk mīlestība, ja viņš tai nepieskaras, nepadarīs to par savas dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Un kāpēc cilvēks nevar dzīvot bez mīlestības? Šeit, protams, kad balstoties varbūt uz svēto rakstu avotiem, mēs zinām, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības. Un, ja Dievs ir mīlestība, tad cilvēks ir radīts pēc šīs mīlestības parāda. Un Dievs nevar nemīlēt. Un tāpat ir arī ar cilvēku, kurš ir radīts pēc viņa attēla un līdzības, ka arī cilvēks nevar nemīlēt. Bet Svētais Pāvils atklāja tādu sevī patiesību, ka es pazīstu labo, es to visu zinu un gribētu to darīt, bet es nespēju to īstenot dzīvē. Šeit ir citāts no vēstules romiešiem, kur Pāvils arī saka, es nedaru labo, ko gribu, bet ļauno, ko negribu, to daru. Un ja to, ko negribu, es daru, tad ne jau es to daru, bet manī mītošais grēks. Un tad cilvēks gribētu, lai dzīve būtu piepildīta ar mīlestību, bet viņš ātri atklāja, ka šī mīlestība nav iespējama, ka viņš nespēja mīlēt. Un tad rodās šis jautājums, bet kāpēc cilvēks tad nevar, ja nespēja mīlēt? Arī meklējot atbildes svētajos rakstos, un arī pāvests arī atsaucās uz šiem vārdiem, ka tā kā bērniem ir miesa un asinis, tad arī Jēzus tāpat to ir pieņēmis, lai ar savu nāvi uzvarētu to, kam pieder vara par nāvi, tas ir Sātanu, un lai atbrīvotu tos, kas bailēs no nāves visu mūžu ir padoti verdzībai. Kad šeit ļoti svarīga šī apostuļa Pāvila antropoloģija, ka viņš saprot cilvēku, ka cilvēks nav spējīgs mīlēt, ka visu laiku dzīvo bailēs. Ka viņš nav spējīgs uzvarēt sevi šīs bailes, kuras ir grēka sekas. Un tāpēc arī Kristus ir nācis šajā pasaulē, lai cilvēku atbrīvotu no šīm bailēm un arī ar savu augšām celšanos arī pierādīja, ka grēks ir iznīcināts. Un apostoļa Pāvila darbos ir arī svarīgs šis teikums,
kāpēc Kristus ir nomiris par visiem. Ja, šī atbilde ir, lai cilvēks vairs nedzīvotu sev, bet dzīvotu tam, kas par viņu ir nomiris un augšām cēlies. Ka visdziļākā cilvēka problēma ir tā, ka cilvēks patiesībā nav spējīgs dzīvot otra dēļ. Ja, ka viņš gribētu varbūt ziedoties otra, bet viņš to nevar, nespēj. Jo grēks padara to, ka cilvēks dzīvo tikai sev un meklē tikai savu laimu un savu labumu. Un, lai dziedinātu grēka ievainojumus, cilvēkam ir vajadzīga žēlastība, ka neviens no grēka nevar piecelties ar saviem spēkiem. Un Dievs arī savā bezgalīgajā žēlsirdībā nekad cilvēkam šo palīdzību nav atteicis, ja cilvēks pie viņa vēršās. Un bez šīs palīdzības vīrietis un sieviete arī nespēja īstenot kopdzīvi. Un tāpēc laulības sakraments ir kristīgās laulības un ģimenes svētdarīšanas avots un līdzeklis. Kas patiesi mīl savu laulāto draugu, tas nemīl tikai viņu tāpēc, ka no viņa kaut ko saņem, bet mīl viņa paša dēļ un ir laimīgs, ka var viņu bagātināt, dodot sevi. Un šajā pirmajā punktā ļoti svarīgi tiešām apzināties to, ka runājot par cilvēku tādu personu kopību, ir cilvēkam svarīgi uzvarēt egoismu. Kādreiz viens no man pazīstamajiem profesoriem, viņam tika uzdots arī tāds jautājums, kā jūs varētu definēt, kas ir mīlestība. Un šis studentiem prasīja, vai jums izvērsti pusstundā pastāstīt, kas ir mīlestība, vai dažās minūtēs. Viņi saka, dažās minūtēs. Viņš saka, mīlestība tā ir nāve. Viss tā šokā, kā nāve. Viņš saka, tā ir nāve sev, savam egoismam, lai tu varētu dzīvot otru dēļ. Un cilvēks nevar citādāk pilnībā sevi atklāt, ja īstenot sevi savu aicinājumu, kā vienīgi nesautīgi ļāvājot sevi citiem. Tad otrais tā ir, ka ģimene kalpo dzīvībai. Un šeit pirmais, kad tā ir bērnu radīšana. Ģimene vispirms ir dzīvības sanktuārijas. Un šeit varbūt pāriesim pie šī ļoti svarīgā citāta no ticības doktrīnas kongregācijas izdotās instrukcijas, kuras saucās latīniski Domum Vitae, un ievadā ir teikti šie vārdi, ka cilvēka dzīvība ir svēta, jo kopš paša tās aizsākuma tā sevī nes radītāja darbību, un uz visiem laikiem paliek īpašā veidā saistīta ar radītāju savu vienīgo galamērķi. Vienīgi Dievs ir dzīvības kungs, no tās sākuma līdz galam. Neviens nekādos apstākļos nevar pretendēt uz tiesībām nonāvēt nevainīgu cilvēku. Jānis Pavls II ļoti daudz cīnījās par cilvēka tiesībām, īpaši, kad cilvēka tiesības tiktu sargātas no ieņemšanas brīža līdz pat dabīgai nāvei. Un iepriekš teiktos arī vārdos ir svarīgi pievērst arī uzmanību tādām trijām patiesībām, ka cilvēks, kurš tieši pretendē uz to, lai lemt, vai kādam dzīvot vai nedzīvot, tad šis cilvēks tā vietā, lai būtu par dzīvības kalpu, padara sevi par dzīvības kungu. Ka tāds cilvēks noliek sevi augstāk par Dievu. Un tā ir ļoti nopietna antropoloģiska kļūda. Kardināls Jozefs Ratzingers arī apgalvo, ka tur, kur pazūd Dievs, pazūd arī cilvēka dzīvības cieņa. Otrais, ka ja cilvēks bieži attieksmē pret citiem uzskata otru par lietu, nevis par personu. Bet cilvēks nav nekāda lieta vai spēļmantiņa, cilvēks ir persona, kurai pienākas cieņa. Un baznīca vienmēr ir mācījusi, ka ar embriju jāpietas kā ar personu jau no ieņemšanas brīža. Par viņu ir jārūpējas un jārastē kā jebkuru citu cilvēku. Un trešais, ka cilvēka dzīvība ir svēta, tas nozīmē, ka viņa pieder Dievam. Un dzīvība ir svēta gan dabiskā, gan arī pārdabiskā dimensijā. Cilvēka noslapkavošana ir krasā pretrunā pret personas cieņu un radītāja svētumu. Tad arī dažos vārdos par bērnu audzināšanu, kad tas svarīgākais, ka ģimenē cilvēks saņem šo pirmo nopietno saskarē ar patiesību, skaistumu un labumu. Un arī audzināšanā ir ļoti svarīgi, kad sadarbojās
trīs institūcijas. Protams, ka pirmā neaizvietojamā vieta tā ir ģimene, tie ir vecāki, bet tas tālāk audzināšana turpinās skolā un arī draudzēs, baznīcā. Un ja vislabākā tāda integrāla cilvēka attīstība notiek, kad šīs institūcijas sadarbojās savā starpā. Ģimene, skola un baznīca. Man rāda, ka laiks izsmerās, tāpēc šeit pāvis Francisks nesen Manilā uzrunājot jauniešus arī teica, kas ir svarīgākais, ko jums jāiemācās ģimenē, skolā, universitātē, un kas ir tas svarīgākais, ko jums jāsaprot dzīvē, jums ir jāiemācās, teica jauniešiem. Piedalīšanās sabiedriskajā dzīvē, kad arī ģimene ir tautas vislielākais dārgums, sabiedrības pamats un viens no visvērtīgākajiem cilvēces labumiem. Personas un sabiedrības cilvēciskā un arī kristīgā labklājība ir cieši saistīta ar veselīgu laulības un ģimenes kopību. Un Jānis Pāvils II arī, kad runā par divām civilizācijām, ka visu laiku pasaulē notiek šī cīņa starp mīlestības un nāves civilizāciju. Viņš saka, ka kultūras centrā atrodas cilvēks un ka galvenais mērķis, kultūras mērķis ir cilvēka kā personas attīstība. Un ģimene ir mīlestības civilizācijas pašā centrā. Piedalīšanās baznīcas dzīvē, tas ir pēdējais punkts, un šeit arhibīskaps Rino Fizikella, kurš ir pontifikālās jaunās evangelizācijas padomes prefekts, viņš saka, ka ģimenes krīze ir cieši saistīta ar ticības krīzi. Un kā pāvests saprot, kādā veidā baznīcā iesaistās ģimene. Vispirms tā ir kopiena, kas tic un evangelizē, ka tieši ģimenē cilvēks saņem ticību, bet arī pēc tam šo ticību ir spējīgs dot tālāk. Tad arī kopiena, kas ir dialogā ar Dievu. Ģimene tādā veidā arī iesaistās baznīcas dzīvē un misijā. Arī caur laulāto lūgšanu, ka šie ir līdzekļi, laulāto lūgšana, ģimenes lūgšana un arī piedalīšanās svētajā misē, tie ir līdzekļi, kuri palīdz cilvēkam tiešām īstenot to, uz ko viņš tika aicināts. Šeit varam pieskarties, ka tieši laulāto lūgšana viņi svētdara laulātos un arī atver viņu sirdis vienam pret otru, dot arī spēku, savstarpēji piedot, nodrošina arī laulības noturību. Pēc tam ģimenes lūgšana tādā veidā vecāki tieši savu lūgšanu var nodot ticību saviem bērniem. Un piedalīšanās Euharistijā, tieši Euharistija ir šis arī laulāto mīlestības avots, kur viņi var smelt šo spēku, lai varētu viens otram piedot, lai veidotu dialogu, lai tiektos uz sirds vienotību. Un arī kopiena, ģimene ir kopiena, kas kalpo cilvēkam, kad tieši ģimenē mēs mācāmies šīs attiecības. Šeit svarīga tikai tāda lieta, ka vecākiem ir jācenšas, lai bērni cienītu viens otru. Ja, ka sievai ir jādara viss iespējamais, lai nepieļautu to, ka bērni neciena savu tēvu. Jo, ja tā notiks, tad bērnam tēvs ir vislielākā autoritāte. Ja šī autoritāte tiks sagrauta, tad vairs nekas autoritāte bērnam nebūs. Ne skola, ne baznīca, ne valsts nebūs autoritāte. Savukārt tēvam ir jādara viss iespējamais, lai ģimenei bērni cienītu un mīlētu savu māmu. Un vecāki arī māca arī savus bērnus, kā attiekties pret kādos vecākiem cilvēkiem. Ģimene, kas ir stipra ticībā Dievam, kļūst par cilvēku un visas tautas spēku. Un svētais Jānis Pāvils II ļoti vēlējās, lai kristīgās ģimenes būtu stipras Dievā. Paldies!